Pirmo reizi Popielas šova stendē notika 2010. gadā un pirms 3 gadiem tradīcija atzima. Šoreiz tajā 12 priekšnesumi. 2 dalībnieki jauni, bet pārsvarā piedalās jau vairāku gadu laikā nostabilizējies kodols, un dažiem patīk tik ļoti, ka uzstājas pat ar vairākām dziesmām. Te Modris iejuties translēteru ādā, pēc brīža ir jau dakteris, kas brīvu dienu dos, bet Popielas noslēgumā jau pārtapis par horenu. Mēs ar kolēģi slapju muguru ņēmāmies. Cik ilgi mēģināt un gatavojaties? Kaut kādus 2 mēnešus apmēram. Kāpēc? Tā ir narkotika vienkārši. Legālā narkotika. Jā, nepīpējam narkotiku, bet piedalāmies Popielā. Šis pasākums ir skatītāju ļoti novērtēts. Tik ļoti, ka biļešu tirdzniecību nācās slēgt jau brīdi pirms Popielas sākuma, jo fiziski zālē vairs nebija vietu. Šī pasākuma vēsturē tā ir apmeklējuma kulminācija. Kaut kāda publika netika iekšā īstenībā. Es biju viena no tām, kas netika iekšā. Pagājušo gadu gribējām nākt kā skatītāji, bet bija tik pilns, ka īsti iekšā netikām. Tad šogad izdomājām, kā tikt iekšā. Tas varbūt nozīmē, ka nākamgad būs vēl vairāk dalībnieku. Es ceru, ka būs vairāk dalībnieku, bet mums vajag izdomāt, kā tos skatītājus šeit varētu ietilpināt. Jātaisa ārā. Vai mums bija varianti taisīt sporta zālē, bet domāsim. Skatītāji ļoti atbalsta šo pasākumu, tāpēc mēs ļoti priecājamies un domāsim, kā viņus visus šeit ietilpināt. Popielā piedalās gan jaunieši, gan pieaugušie, turklāt arī no citām Talsu novada vietām un pat kaimiņu novadiem, bet visvairāk vietējie iedzīvotāji gan prieka, gan patriotisma dēļ. Tāpēc, ka stendi var. Mēs esam maza pilsētiņa, bet mēs varam. Mēs pastāvam cits par citu, mēs cīnāmies cits par citu. Un tas nav tikai Popielā, tas ir arī jebkurā citā pasākumā. Visus priekšnesumus vērtē žūrija, kas atzīst, ka katru gadu to darīt kļūst arvien grūtāk, un šoreiz, lai noteiktu uzvarētāju, bijuši tuvu teju kautiņam. Es abrīnoju viņus tiešām, es tur negribētu sēdēt, jo man arī bija vairāk favorīti un tik grūti izvēlēties, bet apsveicu, ka viņi to izdarīja, bet kaut gan cīnījās. Katrs pa savu favorīti, bet beigās viņi nonāca pie kopsaucēja, bet ļoti grūti, man liekas, izvēle, jā. Šoreiz uzvarēja grupa Mikseri. Šīs Popielas dalībnieces uzstājas jau 3. gadu un katru gadu top 3-niekā kāpj arvien augstāk. Līdz šoreiz tikušas virsotnē. Un visi 3 gadu skatītāji simpātija. Jā, paldies par to. Tiešām. Domāju, ka jums vispār vairs nav kur augt, jūs jau esat sasnieguši šo līmeni. Mēs nākam, kad žūrijā. Jā, vai arī mēs kaut kur uz Eiropu varētu. Es domāju, ka daļa dalībnieku droši vien atvieglot nopūstos, jo viņiem būtu cerības uzvarēt. Iespējams, bet patiesībā katru gadu vispārējie arī ceļ savu latiņu. Patīkam skatīties. Tieši tie, kas motivē pārējos vēl censties mūs pārspēt. 2. vietā ierindojās komanda, kas attēloja Bujānu, bet 3. vietu ieguva mūžīgais unisons ar policistu dziesmu, kam šī bija pati pirmā Popiela. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni.